Kurš gan puika savā dzīvē nav sapņojis par savu motociklu? Preļu zēni savu sapni var piepildīt, nākot uz Mazmoto tehniskās jaunradas pulcīgu nodarbībām Preļu novada bērnu un jauniešu centrā. Te zēni mācās restaurēt vecus motociklus un mopēdus, tā interesanti un liederīgi pavadot brīvo laiku. Daudziem garāžā šķūnīšos atrodas padomju laika saražotie mopēdi vai motocikli, kuri ir piederējuši tēvam, vectēvam. Diemžēl bieži vien tie ir sarūsējuši un sliktā tehniskā stāvoklī. Preļu skolēni šiem dzelzs rumakiem dot otrā dzīvību, tos atjaunojot. Es restaurēju vectēva mantojumu motociklu, kurš saucas Irš, Planēta 2. Tātad izlaiduma gads ir 68. 350 kubi. Pasmaks ir riktīgi pasmaks. Pārsvarā, ko es esmu nokrāsojis viņu. Viņš sākumā bija, to teikt, arī sarūsējis. Pulciņa dalībnieki atzīst, ka ir gadījumi, kad rezerves daļas nav viegli sameklēt, jo tās vairāk neražo. Viņi ar aizrautību stāsta, kā katrs savu motociklu restaurējis, kādam ir bijušas vairākas detaļas, un tās kopā saliekot sanācis skaists motocikls. Tas nebija motocikls, tas bija pliks rāmis. Visas detaļas bija, bet tikai pilnīgi nebija motora un daži pilnīgi tur gāzes trosīte un dažas ķēdes, visi tie. Tad mēs izdomājam, ka vajag sadaisīt tomēr, jo motocikls labs un zudumā, lai neiet. Pulciņas skolotājs Viktors pats aizraujas ar retro automobīļu restaurēšanu, tāpēc savu pieredzi vēlējies nodot arī jaunajai paaudzei, kurai ir liela interese par viņa vaļasprieku. Mazmoto tehniskās jaunradas pulciņiem šogad ir 15 gadu jubileja. Viktors stāsta pulciņu izveidošanas vēsturi. Sākām mēs savu veidu ar velosipēdu tur uzlabošanu, bet pēc tam pamazām sākām nodarboties, teiksim, ar mopēdu, pēc tam jau sākām ar močiem, un tā viss aizgāja. Skolotājiem ir vairāki sapņi, kurus vēlētos realizēt. Izveidot trasi un šķēršļu joslu, lai varētu gatavoties un arī piedalīties moto sacensībās Zelta mopēds. Zane Baika, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.